Šogad jau bija 14. Zavaļinka, un ideja radas no tā, ka kaut kad bija tāda ideja, lai katrā pagastā būtu kaut kāds savs pasākums, kaut kāda roziniete. Pateiksim, Dagda Annas Andrupene 23. jūnija Līgo svētki, kas vēl Šķaune, Mikeļie, jā. Un Svariņos, pienāca tāda ideja, ka Svariņu pagasts ir ļoti, ļoti daudz nacionāls. Bija laiks, kad mēs tā kā Dagdas pusē meklējām vienus kaut kādus svētkus katrā pagastā. Lai būtu tā, ka vieni lieli svētki katrā pagastā, lai pagasts būtu ar kaut ko tādu raksturīgs. Un tad, Ernē, protams, ienāca prātā ideja, kas raksturo tieši vietējo kopienu, jo tā kā vairāk mazākumtautības dzīvo šajā pagastā, ka jārīko mazākumtautību kultūras svētki. Bet jau ļoti, ļoti daudzus gadus tā kā uz Zavaļinkas tiekas dažādu tautību kolektīvi, dziedātāji, dejotāji. Tā kā parādās gan baltkrievu, gan ukraiņu kultūra, gan, es pat nezinu, modernie ritmi, kas ir jau nākuši, nezinu, no Spānijas vai vēl no kaut kurienes, jā. Tā kā cilvēkiem patīk, jo var redzēt, ka ir vienmēr pilnas skatītāju zāles, kas liecina par to, ka svētki ir izdevušies. Kāpēc jūs šodien atnācat uz Zavaļinku? Tāpēc, ka ļoti gribējās, ļoti man patīk, daudzus gadus braukāju. Es jau atbraucu vakarā pie radinieces, lai tiktu šodien, jo es braucu ar autobusu, autobus nesakrīt ar koncerta sākumu. Vienkārši tas ir mums laukos, tas ir ļoti labs pasākums un interesants. Un es jau 15 gadus šeit dzīvoju un neviena nav izlaista. Un katru gadu viss paliek aizvien labāk un labāk un labāk. Kas jums visvairāk patika šajā koncertā šodien? Viss ļoti labi man patika. Atmosfēra. Te daudz tautības, daudz tautības, vai ne visi. Mēs neskatāmies, kādas tautības viņi ir, bet māksla ir māksla. Atvedu šejieni uz šito reizi, man bija pat atbraucis mans maz-dēls. Nevis mazdēls, bet mazdēls. Man šodien patika, vispār viss man patika koncertā. Ļoti interesants noformējums, jo man šķiet, ka interesanti ir savienota aušanas studijas jubileja ar Zavaļinku, pulksteņi, jo pulkstenis kopā ar austajiem dekiem veido ne tikai estētiski skaistu ekspozīciju, bet arī ar dziļu satura ekspozīciju, ka mēs tā kā skaitām laiku, skaitām jubilejas, un tas arī bija tas saturs, kas piepildīja šodien dienas Zavaļinku. Kad es redzu, pirms koncerta, es redzu, ka zāle ir pilna. Prieks par to un pateicība visiem, jo Svariņos tiešām dzīvo ļoti maz cilvēku, un katru gadu šogad arī bija no Bērziņiem, no Šķaunes, no Konstantīnovas, no Dagdas, no Ezerniekiem, varbūt vēl no malu. Tā kā par šo vislielākais prieks. Dalībnieku bija kaut kur 50. Šoreiz, man liekas, mazliet mazāk, jo gribētos saīsināt koncerta laiku, jo bija laiki, kad svētki ilgojas kaut kur 3 stundas. Tas bija padaudz, un tāpēc mēs pagājušo gadu un šogad mēs saīsinājām to kolektīvu skaitu. Un no robežniekiem daudzi kolektīvi viņi sen nebija, no Daugavpils, no Kraslavas, Šķaune, mēs. Skatīs. Ko jūs vēlētos, lai skatītāji aiznes mājās par šī pasākuma? Vispirms labu garastāvokli. Un, protams, ka uz katras Zavaļinkas ir sava tēma. Jo nav tā, ka mēs atnācam un tikai skatāmies koncertu.
katra Zavaļinka ar savu tēmu. Un gribētos, lai cilvēki arī kaut kādas pārdomas viņam būtu. Šogad par laiku, par pulksteņiem. Tā kā bija agrāk, ja lauku cilvēki pulcējas uz Zavaļinkas, tur bija pārrunas, dziedāšana, častuškas, dejas, jo nebija vienkārši koncerts. No kurienes jūs esat un kādu tautu vai novadu pārstāvat? Līdz tam es dzīvoju Šķelnē, tagad es dzīvoju Rīgā. Šeit man ir ģimene, vecāki. Kolektīvs Atpūta, vokālis senioru ansamblis. Mēs dziedājam 2 dziesmas, vienu krievu valodā, Nieba popolam un latviešu Nepododies. No Svariņiem es šeit dzimusi un visu savu mūžu es te dzīvoju. Un mūsu kolektīvs deju grupa Večerinička. Šodien svinējam kopā 25 gadi. Es esmu no Krāslavas, jā, bet Svariņos bija mana pirmā darba vieta. Es esmu ārsta palīgs. Es deju austrumu deju drum. Kāds bija lielākais izaicinājums gatavojot šo pasākumu? Viss bija gludi un labi, jo dalībnieki, kuri gribēja uzstāties svētkos, jau zvanīja un pieteicies no māja mēneša, kad bija atvaļinājuma augustā, un pirmā darba diena man bija gatava programma ar visiem dalībniekiem. Kā jūs jūtaties, kad redzat tik daudz tautību vienā pasākumā? Ļoti labi, ļoti labi. Jā, tas vieno tautu. Esmu ļoti priecīga par to, ka nav nekādu robežu, kādā valodā tu runā, galvenais, ka viens otru saprot un esam vienoti šajā pasākumā. Man ir liels prieks atrodaties Svariņos uz festivāla Zavaļinka. Mēs esam visi dažādi, bet dziesmas, dejas, atmosfēra ir tāda, ka ir rudens, bet šajā zālē bija siltums. Ja Zavaļinka būtu viens vārds, kas to raksturo? Kāds tas būtu? Dzīvosim kopā. Es raksturotu kā prieks un improvizācija varbūt. Draudzība. Super! Jauki. Ja Zavaļinka būtu cilvēks, kāds viņš būtu? Jā, ja Zavaļinka būtu cilvēks, noteikti kaut kādā spilgtā apģērbā, jautras, dejotu, dziedātu, stāstītu jokus, tāds kaut kāds aptuveni. Ļoti jautrs, enerģisks, radošs, kaut kā tā. Kā ir būt daļai no tik daudz kultūru pierobežas reģionā? Krāslavas simbols ir 5 airi laivā. Tā nozīmē latvieši, krievi, baltkrievi, ebreji un poļi. Mēs visi esot vienoti. Viss normāli. Es teiktu, ka neliels lepnums par to, jo mums paliek mazāk katru gadu un visi grib kaut ko tālāk aizbraukt, bet mēs paliekam. Vai tas ietekmē jūsu radošumu vai dziesmas izvēli? Protams, tas ietekmē dziesmu izvēli, jo mēs, es kā vadītāji izvēlos tādas dziesmas, kuras patiks maniem kolēģiem, teikšu, jā. Un arī tautai ir atšķiras tas mūzikas stils, kur dzīvo, piemēram, tālāk un šeit. Tad kā jums šķiet, vai šādi pasākumi vairāk vieno cilvēkus, vai drīzāk liek katram saglabāt savu atšķirību? Nē, tas apvieno cilvēkus un apvieno mūsu visus blakus pagastus un mūsu novada. Tas ļoti labs pasākums. Es domāju, ka tas vieno visus cilvēkus, bet tomēr redzas katram savs stils tās atšķiras. Bet tas vienalga vieno. Vieno. 100% vieno. Vieno, jo es par to, lai visi cilvēki un visas tautības sadzīvotu. Un es ļoti pateicīga tautu nama vadītāja Ernai Šļakatai, jo viņa ir ļoti aktīva un vienmēr visus svētkus svin un Zavaļinku, un viņai liela pateicība.
Nu, Latgalē mēs tāpat esam ļoti draudzīgi savā starpā dažādas tautības, jā, bet stiprina kopienu jebkura aktivitāte. Un šodien var redzēt, ka šeit zālē ir ne tikai vietējās kopienas cilvēki, kas ir tikai Svarņu pagasts, jā, ir sabraukuši no Eizerniekiem, no Asūnes, no Konstantinovas, gan jau, ka vēl no kaut kurienes bija atbraukuši cilvēki. Tas jau tāds starpkopienu pasākums, kas stiprina kopumā mūsu reģionu, un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, ka mēs tiekamies tādā veidā. Jā, protams, jo droši viņi zina, ka šeit var uzstāties jebkura valoda. Baltkrievu, ukraiņu, protams, ka tur ir vēl ārzemju kaut kāda mūzika, jā. Bet, jā. Un kolektīvi, kuri ir mazakumtautība, nevaru pateikt, ka tikai mazakumtautība, jo prieks par to, ka no latviešu kolektīviem cilvēki arī brauc un dzied krievu valoda, baltkrievu dziesmas. Tā īsta integrācija. Kā jums liekas, ierobeža, kā te vispār cilvēki dzīvo? Kā jūtas, braucot no Rīgas, teiksim, ko jūs dzirdat Rīgā un kas notiek šeit? Tas, protams, atšķiras, kāds tu esi cilvēks. Ja tu skaties uz visu ar pozitīvo, tad tev arī dzīve liekas labāk, bet ja tu tā kā vairāk uz negatīvo skaties daudz televīzijas, kur rāda nepārāk labas ainas, protams, tad tev dzīve šeit liekas, kā jūs šeit dzīvojat. Tie, kuri nekad šeit nebija, viņiem pavisam citas sajūtas, bet kad tu esi šeit, un, protams, ja tev šeit ir ģimene un tavi tuvākie cilvēki, tad tava attieksme ir pavisam savādāk. Man tas ir mājas, tas ir vienmēr, kur es gribu atgriezties, un tas siltums un... Mierīgi. Pie mums atbrauca ciemos no Rīgas, un viņa teica, kā pie jums klusa? Sēž pie mājas un teica, es paklausījos jūsu klusumu. Protams, politika biedē karo. Man žēl to, kas tur robežu pārkā, bet viņiem jau sasola, man viņu žēl, jo viņiem sasola, ka viņiem būs labāka dzīve. Cik tur rāda krustu visādu, man viņu žēl. Jo viņus maldina, sola viņiem labu dzīvi. Jau tā viņi iet. Kopumā mierīgi, jā. Ezerniekos ar tur bija ņemti ciet, bet mums ļoti laba kontrole. Robežsargi, policija. Nezinu, man liekas, ka viss pagaidām man pašai viss kā bija. Priekš kam vajag uztraukties, jo ja mēs tā domāsim, mēs būsim kaut kādi uztraukti, un, protams, ka būs tāds uztraukums arī par pašiem citiem cilvēkiem, tā kā nezinu. Viss labi, svētki notiek, cilvēki nāk, atbalstā ir vesela komanda, kur palīdz atbalstā, un visi gaida to Zavaļenku, un nezinu. Kā lai uz to paskatās, jā, jo cilvēki jau tagad ir pieraduši pie šīs situācijas un daļēji jūtas droši tāpēc, ka dežūrē visu laiku policija. Tas rada drošības sajūtu, protams, vietējos cilvēkos, bet kopumā situācija, protams, ka uztrauc, jā, izskan dažāda informācija masu medijos, un cilvēki ir satraukušies, jā, bet arī ir pieraduši, jā, šeit ir dzīvojuši visu laiku, un es domāju, arī dzīvos tālāk, jā, neskatoties uz to, ka situācija ir diezgan, grūti pateikt, ka interesanta, bet ātrāk kā dīvaina laikam tagad izveidojusies.